Nu, labrīt vai labdien. Jā, nu tāds pavisam īsts pārdoms par divām tēmām, jā, un abās sukas siliņi iesaistīti, jā, kaut kādā veidā, jā. Var sakot, pats pirmais tagad no rīta braucu šāns, jā, un atkal kaut kur tur, zin, kā es tur tā baigi to rādio neklausos, un kaut kur fonā viņš man tur grab. Jā, atkal kaut kā tur ir Baltikam, atkal kaut kādu kapeiku vajag, bļeģi, atkal jāglāb, jā, mīļa tautieši, bļeģi, sadosimies rokā, bļeģi, dziedāsim, bļeģi, tēvzem adat un, bļeģi, vairodziņš, jā, un bļeģi, dosim naudu ar Baltikam, bļeģi, lai tik viņš lido, huiņi, bet, lai viņš lido, jā, zin kā, nav jau tā, ka mums citur kaut kur to naudu vajag, turpināsim gāzt iekšā jobanajā ar Baltikā, jā. Cik, bļeģ, viņā ir iegrūsta nauda, cik, es nezinu, tas, kurš varbūt seko līdzi, pasakiet to kopējo ciparu, jā, es tagad tā, no galvas, bet es 100 punktu esmu pārliecināts, ka nav mazāk, 100 punktu es esmu pārliecināts, kaut kādi 500 miljoni tur ir iegrūst iekšā, pa šitiem gadiem es nerunāju tagad pa kaut kādu, nezinu, pēdējo laiku vai vēl tur kaut ko, kaut kāda tāda summa, ja ne lielāka, jā, tur viss šitās te, Covid laika atbalsti un viss tā tālāk, kad nauda bija vairāk nekā bļa saprašanas un tā. Viss šitais jobanais tika iegrūs iekšā un vēl grūž iekšā. Es nezinu, varbūt, ka atkal, es nesaprotu vai vēl kaut kā, bet kā tā var, bļaļ, kaut kāds uzņēmums, kurš strādā ar mīnusiem, kāpēc valstī viņš ir jāstutē, jā, jo, valsts ir arī sastāv, bļaļ, no manas algas, no manas algas, no manām, kas saka, no maniem nodokļiem, no taviem nodokļiem, no tā cilvēka nodokļiem, no tā nodokļiem un tā tālāk un tā tālāk. Tas nav tā, ka, es tagad, teiksim, tā ir manējā nauda, kaut kāda manējā personīgā, jā, un es tagad, nezinu, izdomāju iedot kaut kādai, bļaļ, bowling komandai, jā, uzsaukt autobusu, lai viņi tur aizbrauc uz sacīkstiem. Tā ir manējā personīgā darīšana, ko es daru, jā. Bet, ja atkal ir pieņemsim, es esmu kaut kādas biedrības priekšsēdētājs, jā, un man tur ir samaksājuši kaut kādu biedra naudu, Jānīts, Ilzīt, bļa, Mārīt un tā tālāk, un, nezinu, man tur kontā ir 500 eiro, jā, un tagad atnāk kaut kāds raudošs, bļa, bērns ar bowling bumbu rokā, jā. Viņš saka, jā, dik gribās uz sacensībām, es saku, mazais nemīz, es tev 2 sotaku iedos, jā, bet tā nav manējā nauda, jā, tad pilnīgi šis pats notiek, bļaļ, cik tu suka vari grūst nefunkcionējošā uzņēmumā, ja tur ir dalbajobi, kas nemāk bīdīt biznesu, bļaļ, un pierādi man, ka tu māk bīdīt biznesu, ja jebkurā privātā sektorā, jebkurā ieskaitot mani, ja es šitā te strādātu, bļaļ, ka es visu laiku mīnusiem beidzu, jā, ka es regulāri, bļaļ, apdiršos, jā. Kurš man atbalstītu, bļaļ, neviens, nebūtu kaut kāds, bļaļ, nezinu, labais onkulīts, kurš, tu žigī, tu turpini glaznot, bļaļ, ja turpini glaznot, šeit tev nauda, bļaļ, pa to nesatraucies, jā, kad ies uz beigām atkal pasaka, jā, man jau nav žēl, bļaļ, nebūs tā, nebūs, varbūt kaut kāds viens cilvēks kaut kādā biznesa idejā iegrūž, jā. Viņš apdiršās, ja viņš ir, bļaļ, galējs optimists, jā, galējs, jā, viņš tomēr tic, ka kaut kas nebija pareizi un tā tālāk, un viņš vēlreiz iegrūž tur naudu un to apdirsies vēl smagāk, bļaļ, un tu prasi 3., 4., 5. reizi, bļaļ, neviens tev nedos, bet dod, suka ir valsts, jā, kas, vajadzētu iedot, būs suka viņiem, bļaļ, ne naudu, bļaļ, ja tu nemāki strādāt, jā, es esmu priecīgs, ka mums ir tāda kompānija, es esmu, bļaļ, uz tā fona lapans, jā, ir Baltika, bet redz kā, bļaļ, ka prasīja kaut kādiem igauņiem, vai tur negribat piedalīties, viņi tā, bļaļ, iet dirsties, kā es tā prikinu, bļaļ, pirmkārt, tas nāk no Latvijas, jā, tur pa žizni nekas labs nevar būt, otrkārt, tas ir Baltika, cik tur ir iegrūst iekšā, es nezinu, to ciparu teikšanu, 500 miljoni, jā, viņi nav dalbajobi, jā. Toties mums ir dalbajobi, jā, mums mums iegrūdīs, ja vajadzēs vēl prasīt un tā tālāk. Es uzskatu, ka nihuja nav jādod, vai jāmaina, bļaļ, konkrēti tur, bļaļ, visi, kas ir kaut kāda, bļaļ, ar kaut kādu domāšanu tā, lai var pelnīt, nevis vienkārši, bļaļ, prasīt no valsts naudu, un to, ko tu nopelni, nevis kaut kur iedot, bļaļ, aizdot, vai vēl tur kaut ko, jā, bet guldīt iekšā biznesā, bļaļ, nevis savā kabatā. Bļaļ, tad var būt, jā, aizdevums, kāds nahuja aizdevums, tas ir, bļaļ, tā kā mēs kaut kādā, bļaļ, šitajā te feņķika automātā, un, bļaļ, es aizdevumu tā, jā, tagad, ja aizdevums kaut kā dados, huj tev vados, bļaļ,
nahuj te vados, tas ir, bļeļ, papistā nauda kārtu reizi, bļeļ, uzvilkos par šito, nu, cik var grūst iekšā, bļeļ, nemāk strādāt, viss iet nahuj pa burbuli, vai nu viņi, bļeļ, pārdod kaut kam, bļeļ, vai lai viņš nosprāks dabīgā nāvē, bļeļ, nu, būs ar ko lidot, nav tas labākais, bļeļ, cik ar Baltiku es lidojis, bļeļ, principā es neko baigi spīdošo nevaru pateikt. Ok, un turpinot pa lidojumu tēmu, jāzina, kā, bļeļ, pie Dirs pārējais no sākuma samaļoti, bļeļ, vārdu sakot, nu kā, nu mums ir, bļeļ, kariņa pēctecis, jā, tagad Siliņš saucās, jā, bļeļ, nu Siliņa kariņš ir svītriņu varēja rakstīt. Nu, tagad Citskovskis sāc runāt, jā, kas tur bija valsts kancelējs, laikam tas precīzais nosaukums viņam vadītājs, jā, kas jau Kariņa laikā bija, sakot, kur atrada pa kreiso, bļeļ, jā, Kariņš, zin, ka suka lidoja pa biznesa klasēm, tur, bļeļ, Rīga aviārs un tā tālāk, jā, nu, bet, ka viņi paņēma pie Dirs, jā, tad pirmkārt viņš pazud, nu, un pēc tam izdomāja, kurš vainīgais, nu, pēc Citskovskis, bļeļ. Jā, nu, un tagad Čalim ar apniku un sāk runāt, es absolūti neesmu viņa pusē, vai tur neesmu kaut kāds viņš jau, es viņu nepazīstu. Vispār nepazīst, tik cik es zinu, kāds viņš izskatās pēc bildēm kaut kādās ziņu lapās, bļeļ. Bet, nu, atrad kreiso čali, jā, es teicu, ka tā būs, bļeļ, vēl varat pastīties, ka mans vecos vidīgs, kad bija runa, kad, jā, ka Kariņš tur sūdz taisīk, atradīs kaut kādu vainīgu, un tas noteikti, nu, nebūs Kariņš vai kaut kāds, nu, viņam tur pietuvinātais. Atrad, karoči, to čali, bļeļ. Nu, un tagad viņam, jā, nu, tagad ir nākamā, bļeļ, Siliņa, jā, izrādās, te lidojas uz kaut kādu, bļeļ, kur viņi tur uz kaut kādu sanāks, vai kur, karoči, Amsterdams, uz Ņujorku lidojas, vēl pareiz uz kaut kādu ANO sēdi. Nu, un caur Amsterdamu, jā, nu, caur Amsterdamu, nu, un, zin kā, ceļš tomēr ir garš, bļeļ, no Rīgas līdz Amsterdamai, tur ir, bļeļ, stunda kapēkam jālido, cilvēks nogurs ierodās, jā, tur pēc tam vēl uz Ņujorku. Nu, nahuj uz VIP zāli, bļeļ, suka pa 4 štukā, bļeļ, kas saka, dahnula duši, jā, var sakot viņu, un tur vēl tur kaut kādu viņas, bļeļ, ieroči nesēja, bļeļ. Svecens, bļeļ, tur, bļeļ, šampanieti, bļeļ, jā, bļeļ, savu šitos čipendēls, bļeļ, bļeļ, parā pipel, bļeļ, karoči nodevuši sučkas, bļeļ. Siliņa saka, viņi versīsies tiesā, bļeļ, jo šitās ir nepatiesas ziņas. Ok, bļeļ, nu pieņemsim tas. Šobrīd nav es neticu, ka Citskovskis, nu es kaut kā neticu, jā, ka viņš tagad izdomāja, nu devai es pateikšu šitā te, jo viņš man liekas, nu viņš ir strādājis kaut kādā, nu valstiskā iestādē, viņam, nu kaut kāda, bļeļ, nu juridiskam, jābūt kaut kāda juridiskai domāšanai pa sakām, nu pat kaut kāda šitādas neslavas celšana. Es, bļeļ, tur aicinātu kaut kādu, kas mums tur ir knāps, bļeļ, vai vēl tur kaut kā, nu tur noteikti roku mazgāt, tas arī fakts, bļeļ, pārbaudīt šitos faktus, to taču mierīgi var pārbaudīt, jā, tur, nezinu, paprasīt tai pašā valsts kancelē, lai viņi parāda, vai tāds rēķins tika apmaksāts, bļeļ, vai, es nezinu, tai pašai lidostai var paprasīt, vai, nu, vai ir bijis tāds gadījums, varbūt, ka viņiem tur tas, nu, pie tam nesen notic, nu, gan ja viņiem tur kaut kādu gadu grāmatveidīgi vismaz stāv, man liekas, jāstāv 5 gadiem vai vēl cik, es nezinu. Nu, karoči, bļeļ, šito pārbaudīt, es pieļauju domu, ka ne viņš pa tukšo tieši, nu, ka tas 100 punkti bijis. Nu, un tas atkal atgriežamies pie tā, bļeļ, politiskā nihilisma, no absolūtākā, jā. Kā Kariņam bija pohu, jo viņam, bļeļ, pienākās, viņš te, bļeļ, mūsu labā strādā. Nu, mūsu labā strādā, tas nozīmē, bļeļ, prāt pa mūsu pašu naudu, bļeļ, jā, var sakot, viņam ir iedomājis, ka nauda tik daudz kā nekad, un tad viņam ir paibaķi, jā, kā tas beidzās, viņš aizpisās, vai viņš ir iesēdināts, nē, bļeļ, vai viņam ir, bļeļ, tā nauda kaut kādā veidā lūgt atgriezt, nihujā, jā, nu, mums ir nākamais Siliņa, bļeļ, jā, tagad davai, bļeļ, es arī, man pienākās, bļeļ, jā, man pienākās, suka, saprot, nu, ja mēs visi šitā dzīvojam no šitā te varianta īpaši tagad, nu, ka tu esi, bļeļ, kaut kādā, nu, nezinu, nu, tu neesi tāds pizģuks kā Žigs, kurš, nu, nav, nu, es, bļeļ, pa lielam neko neprezentēju, jā, es reprezentēju pizģuks, bļeļ, kas patiesībā ir labāk pa lielāko daļu nepizģukiem, bļeļ. Ja tu esi, nu, kaut kā galvgalī, tu esi, bļeļ, valsts galvgalī un tā tālāk, un tu, bļeļ, izēji šito, man pienākās, bļeļ, jā, zin kā, un tur pohujā, ka es tur dzēru šampaniet, nevis spraitu, vai vēl tur kaut ko, un ka tur, bļeļ, es pasūtīju 2 malkurs, bļeļ, tā nav nahu jūs darīšana, un, bļeļ, pienākās, bļeļ. Nu, tad, bļeļ, pa ko mēs runājam? Jā, nu, pirmkārt, mēs ļaujam, nu, pirms nāks pēc Siliņas pohuj, kurš tur nākamais. Saprot, viņam suka arī pienāksies, jā, jo tāpēc, ka viņš paskatās, nu, visi nākamie, kas nāk, man liekas, es nesaku, ka viņi randumai pizģuki, jā, es nesaku, ka viņi randumai slikti cilvēki, vai vēl tur kaut ko, nu, nāks varbūt kāds, kas grib mainīt,
Nu, viņš tur hujoma jau pagrozās, viņš tagad tā, bet pasties, nu, cik bija Kariņš bija da hujā, jā, cik viņš tur sapīzdojās, viņš naudu tur, bļaļ, viņš tur, bļaļ, lidoja biznesa klasēs, viņam tur taču bija kaut kāda darīšana to, ka viņš tur kaut kādu savu, ko tur māsīts vai meita, vai vēl tur kaut ko arī bija tur, bļaļ, biznesa klasē pateicis, tāpēc, ka, nu, bļaļ, viņam pienākās, un šī ar mani, bļaļ, jā, nahuj, viņa arī ieliet, bļaļ. Vārds sakot, kas bija, nu, nekas nebija, jā, nu, es saku, nu, nekas nav, bļaļ. Siliņ, jā, tagad, ja šitais te pierādīsies, bļaļ, nu, ka tas tā tiešām ir bijis, un viņa pat neatkāpsies, nu, to es jums droši varu pateikt, nu, nē, bļaļ, labākajā gadījumā pateiks, ka, nezinu, stulbi sanāca, atvainojiet, jā, visticamāk pateiks, ka viņai pienākās, bļaļ. Un tad, jā, nu, neko, nu, nāks nākamais tur kaut kāds, nezinu, Kalniņš, Bērziņš, Kļaviņš, bļaļ, viņš, nu, bļaļ, bet nekas jau nebūs, nu, ja mani tur pieķers, var jau taisīt sūdus, nu, es pateikšu sorry, nu, bļaļ, nu, nezinu, vai, nu, man pienākās pēc amata apraksta, vai, nu, bļaļ, nu, tā sanāca stulbi, jā, vai vēl tur kaut ko, nekas nebūs. Tā kā tā, jā, tas tikai pārdomas, ko es aicinu, es neko neaicinu, es aicinu vienkārši, es nezinu, ka kaut kad es ticu, ka būs novākta pietiekami normāla valdība, un es nerunāju tagad par Šleseru, jo skaidrs, ka, bļaļ, par šitiem maukām, kas tagad ir koalīcijā, balsot nevar un nedrīkst, bet, nu, bļaļ, balsos cilvēki, jo, nezinu, Žigs, ko tur var skaidrīt, viņš ir muļķis, bļaļ, jā, viņš tur nihuja nejēdz, bļaļ. Jā, nu, skries balsot par Šleseru, pēc tam nebrīdiniet, ka, bļaļ, Žigs teica, ka, nu, no viena debīliķa uz otru pārmetīsies, jā, jo, bļaļ, vietējais Orbāns jau vēl, nu, nav tā baigi, bļaļ, nu, gadus atpakaļ, ja viņš tur sūdu sataisīs, bet, nu, cilvēki aizmirsuši, tagad labāk Šlesers nekā, bļaļ, Siliņā. Tā kā skries balsot par to, un pēc tam, bļaļ, mēs esam nākamajos sūdos iekšā, jā. Es kaut kad ceru, ka nebūs neviens, ne otrs, ka būs, bļaļ, tāda normāla novākta, bļaļ, koalīcija, jā, vai vairākums, vai tā varbūt pat viena partija. Un es ļoti ceru, ka kādreiz šitos pisīs, bļaļ, nu es ļoti ceru, ka, bļaļ, pacels augšā un sauks pie atbildības, jā, ka tur, bļaļ, Kariņu, bļaļ, iesēdinās, šito iesēdinās vēl, bļaļ, visus, kas tur pa vidam ir taisījuši sūdz, jā, nu es zinu diezgan utopiju, bet, bļaļ, nu zinu, kā tas man tāds mazais tā kā, nezinu, neatriebības, ne tāds, bļaļ, vēlniņš, nu, dod cerību, ka varbūt kādreiz kaut kas tāds notiks, un, bļaļ, visi šitie, bļaļ, par savām šitām te izdarībām tiks pīsti, bļaļ, nežēlīgi. Nu, kaut kā tā, jā, parunāju par Siliņu, parunāju par Air Baltica, palika vieglāk. Jā, tā kā visiem, bļaļ, priecīgi ceturtdien, bļaļ, un lēnām virzamies uz piekdienu, jā, un par to Siliņu parociet, suka, parociet, nu, 100 punktu viņi tur šitos te sūdus taisījos, un man interesē, kā viņi tagad tur kārpīsies ārā.